bildes, atceries viņu. Bet nelien tajos kapos viņu traucē. Es neko nepārdzīvoju tad. Es izturēju tās 40 dienas un negāju. Un man viss tur bija apsūbējis, jo dvēsele aiziet to 40 dienu laikā. Nedrīkst traucēt mironi, nu tāpēc jau uzlika tās puķis tai bēru dienā un tos vainavus. Es nevācu, negāju. Nereizi neesmu sapni redzējis. Nereizi. Visiem šiem gadiem. Visās piemiņas dienās, kad mēs bijām kopā, kad mēs sēdējām, atzīmējām vai kopā kaut kur grafējām, visu laiku par viņu piedomāju. Bet piedomāju skaidrā prātā, nevis apmātībā ar džingstošu galvu un pēc tam ar tabletēm. Bet, ja jūs būtu viņu redzējis, tas nozīmē, ka viņš tā kā nemierīgi jūtās. Jā, tad vēseli nav aizgājusi, viņa kaut kur tepat klīst. Bet tā 40 dienas, kāpēc 40 dienas, no kurienes tas ir? Tāpēc, ka tā ir pēc baznīcas kanona, nu, teiksim, pēc baznīcas paņēma. Cilvēks apmēram sāk trūdēt 40 dienās, sāk. Jo viņš ir zem zemes augstumā, bet viņš tur ir sapakots mājiņā. Jā, mājiņā, jā. Savā. Nu, un tad tas trūds aiziet līdz viņam. Nu, lūk, viņš tad sāk savienoties ar zemi. Jā. Un tad iet prom, jo viņa vairs viņā vienā nevar palikt, jo tur blakus ir nezinu cik tādu pašu, jā. Satrūdējuši, netrūdējuši. Es vismaz tā to izskaidroju, jo tad viņš dabū to kapu dvaku iekšā tais ārkā. Un tad viņš iet prom no turienes. Un tad vēseli aiziet, viņš aiziet, viss. Bet ja tu neizturi, tu nepārtraukti liec ar savu klātbūtni, tu sauc viņu ārā. Uzskam uz māju pusi? Jā, ar ķerru. Nē, es sazāģēju tādus 3-metrīgos, nu tos resnos, protams, gan ne, tos pa klucīšiem. Bet šito vēl es varu panest, to es nesīku tāpat. Un kā jūs to malku arī gādājat? Fakti šitā lēnā garā? Es runāju par to stadiju, kad cilvēks ir apmierināts ar sevi, priecīgs par sevi pirmkārt, par sevi fiziski. Jo, ja cilvēks ir vesels un viņš katru dienu sev apskata, nu viņš priecājās. Un līdz ar to prieku nāk līdz lemšanas prieks, kad es pati izlemju, kas man vajadzīgs. Un ja man kāds ir, es ar viņu padalos, es viņu uzklausu, es ar viņu diskutēju par to, kā es rīkotos un kā tas cilvēks. Bet mēs neviens otram neuzspiežam, kā rīkoties, nekad. Jo vienalga, viņā tu neielīdīsi vai meitenē, vai sievā, vai kādā. Tu viņā neielīdīsi. Tu nezini, kas tur iekšā notiek. Tu nezini, kādā veselības stadijā ir viņas fiziskais ķermenis. Tu nezini. Jo šausmīgi aplama ir tā doma, ka viss sākās no galvas. Nu, nesākās no tās galvas. Ja tu fiziski esi traucēts kaut kur citur, tā vieta galvā arī ir traucēta un pamatīgi. Un iespaido visas citas. Tad tomēr ir veselā miesā. Jā, un tas ir fakts. Un to es taisos visiem arī pateikt. Nu, beidziet man teikt, ka tu slikti jūties. Es nejūtos slikti, es nejūtos panikā. Vakar mani sakožlapsenis, galva kā spainis, aci iet ciet. Es kāpju uz riteņa. Es pieņēmu visas lietas, kas man jādara. Zvanu dakterim, zvanu māsai, sarunāju, aizbraucu, dabūju šprices. Un šodien es esmu strīps. Rīcības spējīgs. Bet kas būtu jau tādam, kam viss sākās no galvas, viņam to galvu sakoši? Kas tad būtu? Cauri ātrā palīdzība un slimnīca uz novērošanu. Nedēļa. Tas ir 100 lati no kabatas ārā un vēl pa medikamentiem un vēl pa kaut. Tas jau tāds parasts stāsts. Nu kā, nu tas tak mums ir pieņemts. Ak, Dievs, darbiņas padarīt. Protams, ar mazu zāģīti, ar mazu štrumentiņu, viss tas ir nu tas ir kokiem. Nu kāpēc viņam šitādam jāaug? Nu viņš tak ir kroplis, nu. Viņi visi jātīra, tad viņš augš, tā jāzāģie nostarcīt, viņi te nedara. Viņš paliek par džungļiem. Un tajos džungļos nav nekas pilnvērtīgs. Nevarētu šodien. Nevarētu izlīst. Nu, bet kā jums tas ceļš gāja? Nu, vajadzēja tur? Vajadzēja tur. Un es
Gāja 2. Mūzikas nodaļā pa spīti, jo es gribēju kaut ko iemācīties uz tām klavierēm. Un kaut vai gammas spēlē. Jā. Varbūt komponenti savā nodabā un tad izlikt. Jo man bija mērķis izsisties pāri tai pelēkai masai, ko es neieredzu jau kā bērnu. Es nevarēju izprast to, ka tie, kas slepkavoja, tie, kas manā acu priekšā atņēma pēdējo kumosu, kas likvidēja vispār visas mājas, un nevienam cilvēkam nebija. Ka tie ir pie teikšanas. Ka tie man pavēl tagad, kā man dzīvot. Un tu nedrīkst ne ar vienu satikties, tu nedrīkst ne ar vienu pārgulēt, jo tad tu esi ielasmēt un tevi liek cietumā. Es gribēju Ines paprasīt par to bērnību. Par vecmāmu vai par māmu. Es domāju, par vecmāmu. Man liekas, ka nē, zem vārdu. Nē, šis ir sapīgi. Tā, šitos pacelsim uz augšu stāvu, man vēl 3 palika. Jo man bija tāds piegājiens, ka tas tā notika. Ka tev būs kā nāk visi tie, nu ja es tajā pusē esmu 3. reizi, kas ir bijuši, es viņus nepazīstu vairs. Viens piemērs, ko es pilgti atceros un ko es tiešām, lai viņi man piedod, es viņu nepazinu. Valdona. Es zinu viņas vārdu. Tas ir vienīgais vārds visā Latvijā. Viņa dzīvo Piņķos. Viņai bija jaunāks vīrs, viņai bija meitiņa. Nu, skolā gāja jau 2. klasītē laikam. Bet viņa bija slima ar visādu buķeti. Kājas, ķermenis, ēšana, viss viņai traucēja, viņa jutās slima un galvenais, ka to sāka pārmest tas jaunais vīrs. Nu tāda, ko rezultāts jau ilgi nav jāgaida. Viņa man vienkārši piezvanīja, mēs sarunājām, es aizbraucu, visu dienu es ar viņas pavadīju, visu izrunājām. Pēc 3 gadiem es braucu uz Kalteni, tur tai Jūrmalā kaut kur. Kurzemē, jā. Jā. Nāk klāt skaista, jauna, slaida, bez tā vēdera, bez tās riepas. Tu man Inesīt nepazīsti. Es saku, nē, man tik daudz to cilvēku. Viņa saka, nu Valdona taču. Kā no jauna piedzimus viņai varēja dot no apmēram 20 gadus pārbišku. Un viņai sen pār 30. Un tad jājautā, ko jūs izrunājāt? Visu, kas jādara ar sevi. Jā. Un kā viņai būtu jādzīvo. Un tad viņai nomierināsies visa tā viņas nervu sistēma, nevajadzēs tos psihopātus savus konsultācijām, ja iet pie viņiem. Jo, No, ko viņa sāka? Viņa sāka tieši ar rīvēšanos. Katru rītu dzelžaini, es teicu, pieliec lapu pie sienas. Un tā lapa tevi mobilizēs. Saraksti dienas. Saraksti visur velc strīpiņus, kur tu nedarīji to. Un salīdzina ar to dienu, ko tu padarīji tad, kad tu aplējies, norīvējies, parāpoji, apēdi maizes garozu, nevis dzēri ūdens glāzi. Tā ir cilvēka samaitāšana, tā ūdens glāze. Tā ūdens glāze, jā? Jā. Jo pēc tam nāk sipeniec ar savu aktimeļu paunu. Un tad, kad viņa vairs nelīdz, un nelīdz vairs ne jogurtiņi, nekas, nu tad nāk mezum, prezum, galstenes, visas raniberļi un vēl nezin kādi vēl. Nu, ko reklamē? Viss reklāmas. Jā. Viss zarnas paliek kūtris. Es tagad visiem prasu, ka es aizbraucu. Kā jūs sākat rītu? Nu kā? Ūdens glāze, kafijas krūze. Es teicu, jā. Un kur jūs tu visu liekat? Nu kā? Nu kuņģi.